Nu tad beidzot ilgi gaidītā, ko kuši, nu man vajag runāt. Nu tad beidzot ilgi gaidītā sadarbība no Temu. Nu cik tad varēja gaidīt? Nu es jau gaidīju jau, kopš es uzzināju par Temu, es domāju, nu kad tad beidzot man normālam džekam, buffraideram piedāvās kāds sadarbība. Un tad rekur šeit nu arī ir, šeit ir 140 eiro vērtas preces, principā viss kopā, viss maiss ir 140 eiro. Nolādē Temu aplikāciju caur manu linku, lai dabūtu 100 eiro vērtu kuponu komplektu par brīvu. Vai arī ievad to kodu Temu meklētājā. Un jaunie Temu lietotāji, izmantojot šito kodu, varēs vienu no manām precēm, izvēlētājiem precēm, iegādāties ar 70% atlaidi. Te ir principā sākot no visādiem maziem nieciņiem līdz rītīgi normālai štēlē, kas man īstenībā kaut kādus gadus atpakaļ nodeg, un es jau sen gribēju iegādāties, bet kaut kā nesanāca, un tad beidzot man paveicās, un šitādā veidā viņi dabūja. Tātad, davai sāksim ar kaut kādiem, tādiem mazākiem nieciņiem, teiksim, kas man ir pasūtīt. Lecamauklu pasūtīt, tīri, lai kaut kādu ekstra kardio uztaisītu, tādu maziņu stieplīti. Nu, te gultnes iekšā, nu, ritīgi normāli lecamauklu. Nākošā lieta ir uz kustības sensoru šitāda te lampa. Rekord var uzlādēt ar šito te C-tipa lādētāju, šitādu magnētiņu 4 līdzi, kur tu vienu pieliec pie tās lampas un otru pielīmē pie griestiem. Rekord galā viņi ieslēdz ar slēdzīti un ritīgi normāls šitais te spožums. Tad pastīsimies, es tikko ieliku tur lampu, izslēgsim te gaisu un nāc tuvāk bišķi. Bams! Arī te tagad ir gaisma, kur mēs varam smuku noņemt nost. Un smuku pielikt augšā un uzlādēt un gatavs. Tā, nākošā lieta ir pretestības gumijas, ko manējā gribēja, lai es viņai pasūtu. Un tad te ir 1, 2, 3, 4, 5 dažādu šitās te stingrības pretestības gumijas, ko dāmām tur trenēt dibens. Tā, nākošā lieta ir bet šitā te mašīnas spoguļu, mašīnas lukturu pulējumais šitāds te. Es domāju, tīri izmēģināt, viņš dārgs nebija pamēģināt kā, vai būs kaut kāds efekts, vai ne, vienkārši tīri nopulēt lampas, jo man galīgi dzeltenas ir palikuši. Tā, kas tad mums nākošais ir? Nākošais mums ir, šitāds te es laikam 2 pasūtīju, šitā te ir arī tāda pat uz sensoru tā lampiņa. Tikai maziņi. Es viņu gribu pielikt trepēs, uz trepēm pielikt, jo ir tā, kad izslēdz gaismu, un kamēr tev reāli pa tums ir jāuzkāpj augšā uz otro stāvu. Ejam, skatāties, ejot lejā pa trepēm, vienmēr ir tumšs, jo nākošā gaisma, viena gaisma ir koridorā, un nākošā gaisma ir lejā koridorā. Un principā tad, ja izslēdz gaismu, tad jāklamburē lejā pa telefonu, jāklamburē lejā pa trepēm. Davai, ejam, skatīties. Bērns! Viena gaisma. Bērns! Otra gaisma. Ideāls variants. Protams, vajadzētu vairāk pie katra pakāpiena, bet štēle vajag labāk. Tad nākošais ir, protams, man jau vajadzēja arī kaut ko sakarā ar treniņiem pasūtīt. Un te pasūtīju šitādu te gumiju, teiksim, braucot, strādājot mašīnā, vienkārši somā iemest, varbūt mašīnā līdzi šitādu te, kuru var izņemt ārā un kaut kādā brīvajos brīžos vai no rītiem uztaisīt kaut kādu nelielu trēniņu. Šitās te gumija un 2 rokturi. Tad nākošais te ir kaut kas ciets iekšā. Kaut kas ciets, kas mums te ir, tas ir tīri seškants, tikai tāpēc, ka man viņus arī vajadzēja. Man bija kaut kāds tāds tā kā nažveidīgs, kur izloc ārā, bet tas sūds salūz, un tad es izdomāju jānopērk vienkārši atsevišķi seškānuši, noderēs saimniecībā. Tad ir vēl viena lieta, kas tika jau mazliet iztestēta. Ir ausīs caurumu taisāmais. Jā, to arī manējā gribēja, lai es viņai pasūtu. Tur bija līdz kaut kādas, 6 vai cik jau tā kā piercingi, ausskari.
un auss caurumu taisa spiežamā mašīnīte. Man kādreiz ir bijis, vēl te var tagad jūs, šī ausī, vēl te var tagad jūs, ka tur ir tā kā caurulīt iekšā. Man sen atpakaļ arī bija auss, kas sīks, ka bija nāsā. Tā, nākošais labums, kas mums te ir, kas tas tāds ir? Tas ir beigās, kā pasūt, un kā atnāk, tu vairs neatceries, kas ir pasūtīts. Šitā ir baigi labā štēle, kuras īstenībā sen jau gribēju. Man ir vecais šitais te termometrs, bet es pasūtīju tādu te baigi labais šito galvu vienu izliek ārā pa logu, ja? Un šito te uz statīviņu atstutē un rādīs iekšā un ārā temperatūru. Baigi labā štēle. Tā, nākošais labums ir, kas tad ir nākošais labums? Kas tas tāds mums ir? Es nezinu, kas tas tāds ir. Tā ir lente. Tā ir LED lente, kuras pasūtīja sīkajiem, istaba izremontēja, un es šito te gribu visapkārt. Principā vajadzētu pietikt 20 metru lentei, laikam 20 metrus es pasūtīju. Visapkārt istabā ielikt un ieslēgt krāsas un ātrumu, kādā viņi mirgo. Un šitā te jūs jau zināt, kas tāds ir. Un lampiņas izskatās šī tāda nenormāli krūta. Ritīgi iet klāt jaunajai istabai, izslēdzam gaismu, tev izslēdz gaismu. Un pēns. Visapkārt. Ritīgi nice, ne? Un iznāca arī kā reizi, jo es baidījos, ka būs pa īsi, jo es paņēmu 20 metrus, bet reku normāli aiziet līdz pašai rozetei. Pa smuko. Burbuļišķīgi. Tā, nākošais ir baigā štēle, bezvadu mikrofoni telefonam. Bezvadu USB mikrofoni, ja tā laikam viņi skaitās. Es gan nezinu, mēģināsim, iztestēsim ar visiem šitiem te spalvainajiem, pūkainajiem spalvainajiem, ko virsū likt. Ritīgi labs, šitās te miķīts. Pots pieliecim, kur citi viņi liek, citi tur liek pie keponiem, citi pie kepona, citi pie krēkla kaut kur piebāž. Un principā iztestēt. Un otru galu iebāž telefonā aizmugurē. C-tipu šitās te un 2 miķīši un lādētājs. Pamēģināsim, kāda būs atšķirība. Es runāju bez mikrofona. Paiesim vēl bišķi tālāk, lai dzird, kāds ir. Tagad mēs runājam mikrofonā. Es gan nezinu, viņš ar durvīm tik tālu ķeras, bet nav. Tā, kas mums tālāk ir? Tālāk mums ir arī savēji pasūtīja šitādas te lampiņas, ko spoguļoties, ja? Ko spoguļoties pie spoguļa, 8 tāds smuks mazs lampiņas, mums ir augšā kā reiz tāds spogulis, kur viņas smuki salikt visapkārt, un tur laikam attālumu var regulēt, un slēdzīs, ja, ieslēgt, izslēgt, tur laikam spožāk, mazāk, jā, un rekur, ko pielikt pie lādētāja. Tālāk mums ir kamera, kur reāli gribējās izmēģināt, kāds būs efekts. Lādētājs un pati kamera. Es jau īstenībā ar vienu aci jau aplūrēju, kas tur ir. Tur bija arī aplikācija jānokačē, kur es nokačāju. Un viss, kas ir jāizdara, jāpieliek klāt. Un cik es saprotu, šitā te, par cik ir šitie tā antēnas, tad ir viņa uz Wi-Fi, ja, uz mājas Wi-Fi. Es gan nezinu, tur jāpaliek studēt tā instrukcija. Ar telefonu grozās, čik uz augšu uz leju, un šitā te visdrīzāk, es domāju, pie garāžas varētu pielikt pie garāžas, lai, zin kā, ja zaglis nāks, tad viņš līdīs garāžā droši vien visdrīzāk. Tu tikai pamēģini ieliks manā garāžā, sūdi būs. Bet, joka pēc uzliksim, paskatīsimies, kāda ir kvalitāte un ko var redzēt, ko nevar redzēt. Tā, reku kameru uzliku. Sākumā uzliku pie garāžas, bet, garāža par cik ir stūra un Wi-Fi rūters stāv te aiz loga, viņš reāli neķer to Wi-Fi, tur kaut kas jāizdomā, lai pie garāžas varētu kaut kāds pastiprinātājs jāieliek tur istabas stūrī vai kā. Bet, pagaidām ir te, es jums uztaisīšu screen recordingu, ielikšu šitajā te aprakstā, bet iemontēšu iekšā, lai jūs redzat, kā izskatās. Bet, tas te ir reāli pagaidu variants, jo viņš te iet iekšā un man tur vienkārši pagarinātājs stāv un pa durvīm ārā, tur vajag, rozet kaut kādu ievilkt vai kā, jo te vadiņš ir, normāli uz Wi-Fi un ritīgi labi ķer un kvalitāti, ritīgi labi. Es jums ielikšu vidīgi, te jūs redzēsiet.
mums ir palikušas trīs lietas. Trīs lietas, es tās lielākās atstāju peicā uz beigām. Tāda te ir baigi labā štēle. Un paskaties, es īstenībā, jā, kā es teicu, jau palūrēju, jau attaisīju vaļā. Te ir smuks iepakojums, ritīgi kvalitīvi iepakojums. Viss tur mīkstums tur, mīkstums šur. Un te ir šitais te powerbanks. Powerbanks, kur es sen jau gribēju, man bija kaut kāds sūdiņš ar šito te saules baterijām, bet tās diezgan švaks bija. Bet šitais te, laikam, tur bija tās 20,000, tur tās stundas, vai kas tie tādi skaitās, jau nesaprotu. Bet, nu, tās ir tik kvalitatīvas izskatās, te varat redzēt elektriskie cipariņi virsū. Un, jā, nu, redzēs, cik varēs telefons uzlādēt. Bet, nu, ir tā, ka, zin kā, es eju uz zemesardzi, un tur bieži vien ir tā, ka, nu, reāli, tur 2-3 dienas mežā jādzīvo, nu, un tu bez sakariem, jā, kā visiem telefoniem jau pa vienu dienu, jo baterija ir sausa. Un tad visu 2 dienas es bez sakariem, tā kā šitā būs baigi vērtīgā štēle, ko es ņemt līdzi. Tā, nu davai iztestēsim powerbanku. 84 proči, divas vietas, 2 telefonus vienlaicīgi var lādēt. Type-C lādētājs un vēl arī šitais te mikro lādētājs. Mikronu lādētājs. Davai. 1, 2, 3. Pēms. Aiziet uzlādi. Let's go. Jā, interesanti, cik ar pilnu šito powerbanku, cik telefons varētu uzlādēt. Tad ir pati labākā lieta, ja, ko es ieķēru, tā pati krutākā un pati dārgākā, ja, no visām. Ko jūs jau redzat pēc krokodiliem, tas ir jumpstarters. Tas ir tas saucamais jumpstarters, mašīnas pielaidējs, mašīnas un moču pielaidējs. Re, kur 2 krokodilīši. Arī ir tik forši šitie burbuļu plēvē ielicis kaut kāds somiņi līdz maisiņš. Un ne tikai, šitais ir ne tikai jumpstarters, bet šitais ir arī riepu piepumpētājs. Tas ir vēl viens nenormāli krūts bonus, 2 principā vienā, jo man mašīnā ir atsevišķi vienkārši mašīnas pumps, ko es kaut kad pirku. Un te ir 2 vienā, un, protams, arī lupturs, kā viņi te varēja ieslēgt. Re, kur ieslēdz šitos te ciparus, jā, rāda ciparus. Un kaut kā vajadzēja, re, kur arī lupturs. Tagad jau pa dienu nevar īsti redzēt to lupturu. Bet, nu jā. Un vienā vietā piebāž šitos te, iekšā krokodils. Un re, kur te ir caurums, kur ieliec šito te visu, protams, iztestēsim un izbaudīsim. Ierubījam. Un šitais man mazliet uztrauc, jo viņam baterija pilnīgi sausa. Es viņu neesmu kustinājis jau ilgi to moci, un pilnīgs vispār pagriežot atslēgu ir pilnīgi nekas, pilnīgi nullīt. Nu, davai, mēģinam. Aiziet. Tā, nu ko, kas mums ir? Mēs esam tikuši līdz beigām, un pašās beigās, jā, viss laikam, maišs tukšs, un beigās ir, selfie, šitais te statīvs un rīņķis. Es jau nevarēju nociesties, jau izmēģināt iztestēt, bet, nu, pirms es nebiju uzfilmējis, ja es neko nevarēju testēt, vēl sākumā vajadzēja uzfilmēt, tipa, unboxing un tā. Bet, nu jā, šitais ir arī, domāju, normāls štēli, jo ir tā, ka bieži vien tagad man arī ir ieslēgts 1, 2, 3 gaismas, jā, lai kaut kādu vismaz gaismu dabūtu. Un tad šitais te būs, nu, it kā jābūt labam. Visai viņiem filmē, jā, un tad es arī ieķēru, domāju, joka pēc joks mīlot jāpamēģina. Tā kā tā, jā, tāds nu ir mans pirkums no Temu. Tātad vēlreiz, lai saņemtu 100 eiro kuponu komplektu par brīvu, ievadiet šo kodiņu Temu aplikācijas meklētājā. Vai arī jaunie Temu aplikācijas lietotāji ievadiet šo kodiņu un saņemsiet 70% atlaidi vienam no maniem pirkumiem. Protams, visi linki ir aprakstā.